Mēs spēlēsim tā kā Tigret Escape. Vēl tad man jāpārver. Mēs būsim manki, jo es te parādīšu, kā var tikt tajā secret roomā. Jā. Tā jāizdara šitā. Es vienkārši vien pats spēlēšu. Mana draudzene arī filmē, bet pat cikmēr viņa filmē, viens arī pafilmēšu vien tāpēc. Jā. Hei, Kozmo. Svarīgs darbs man te jādara. Jādanco. Tas ir ļoti grūti, Kozmo. Jā. Tas tik grūti. Man liekas, nevarēšu to pabeigt. Un atvainojos, kad ir ļoti garš vienkārši, jo nepatīk ļoti īsti taisīt. Lai jums vienkārši ir foršāk. Un atvainojos par skaņu vienkārši. Ak, Dievs. Pagaidi. Noslēgsim tas skaņu. Nē, tomēr nē. Šits ir smagi. Ļoti smagi. Tāpēc. Jā, vienkārši, jo man nepatikās, kā sanāca toreiz manā pirmajā videoklipā, jo tas vienkārši tik labi nesanāca. Un vienkārši jums tagad parādīšu, kā jums ir jādara, ja jūs nesaprotat, ja jūs gribat spēlēt, bet ja jums īsti tā nesaprotat, kas tur jādara, es jums parādīšu. Par to nevajag uzraukties it kā. Un vienkārši to jākoncentrējās. Un jātur aci, ja tur brauci, to labāk. Vienkārši pagaidi. Kamēr. Jā, un es parādīšu jums vienu secret roomu, te, ja jūs nezināt. Kur tu atbrīvo šito. Un te ir tāda slepena šita. Tad to vajag uzspiest. Tad iekšā un tu dabūni 200 gemus, bet ja spēlē tā kā hard mode, tad dabūni 400. Un arī es jums parādīšu, kur ir speciālā monkierī, tāpēc arī šito spēlēju, jo tur ir speciālajiem monkiem vajag. Un ja jūs gribat ļoti daudz gemus, jums jāatbrīvo šitās te, kur ir dārgumu lādīts. Bet tas kā netērē atslēgas, tas vienkārši tur arī atslēga ir, bet izterē. Un atvainojos par šito lagu, jo man vienkārši tā ir. Tāpēc vienkārši. Un arī ļoti nesaprotams ir, kāpēc šitien. The Founder's hat, Fox hat. Jā. Un tur vienkārši tur tas staigā. Kolektē visus džemus un būsi džemu. Tu būs bagātais džemiņš. Tāpēc, jā. Es varēšu taisīt ļoti daudz video. Jūs varētu komentos uzdot, kādus video jūs gribat, lai mēs uztaisam. Bet, ja jūs gribat, lai citu spēlītu spēlēm, tas ir ļoti labi, jo es arī varētu spēlēt citu spēlīt. Tāpēc, jā. Un vienkārši, jā. Ir pagājuši jau dažas minūtīs, bet tas nekas, jo vienkārši es gribu parādīt jums, kā jūs varat šo darīt, ja jūs nesaprotat, kā jādara.
ja jūs tā kā, piemēram, jums nav laika lasīt, jūs no šā video varat iemācīties, kā šito spēlēt. Bet, ja jūs gribat tā kā spēlēt parkour, jūs nevajadzētu izslēgt šitās te. Tos, kurš tevi nogalina, viņam visas sirsnīs, tāpēc es tā izdaru, jo tā man ir vieglāk strādāt. Un tagad, ja jūs nezināt, kur ir, tu vari vienkārši pasakot monkiem vienam, un šitam te, tad jūs atradīsiet šito te, un tad jums jālākā. Man roka. Un jā, man nav tāda speciāla kamera. Un tu vai nevarat tā šāk. Es arī vienkārši gribu pateikt, ka šitie te monki ir ļoti lēni. Esmu tik nepacietīgi. Man viss obligāti jādara. Ja vienkārši tādās. Jā, un tagad tev jāpagaida, kamēr šitie te. Jūs varat arī darīt tādu tehnisku, kā es parasti nogriežu izsevišķi, ka man draudzene manim spēlē, jo viņa nav tāda profiņa. Bet, jā, tad viņa es redzējusi, dzirdējusi drusku viņas balsi. Tajā video klipā. Kā viņas sauc? Banāni. Jā, banāni. Jūs arī varat subscribēt, ja ļoti gribat. Man īsti šodien būs visi kā pa videoklipiem, jo man nav nekādas idejas, bet ja jūs iedosiet man kaut kādu izmaz komentiņu. Un jūs arī varat man giftēt, varbūt uztaisījuši mailbox time ar manu draudzeni. Īstā dzīvē un arī mūžējumā. Mēs esam ļoti labi pazīstams. Tāpēc, jā. Šitas īsti ir visvieglākajiem no memberiem, bet es īsti nespēlējuši The Hive un tā tālāk, jo tur ir tie